Šodien raidījums Kivī viesojas Rīgas zooloģiskajā dārzā, lai uzzinātu to, kā šeit tiek aizvadīti ziemas augstākie mēneši. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ikdienu priecē gan mazus, gan lielus interesantus. Tomēr gada laiku mijā pamanāmas dažādas atšķirības dzīvnieku kopšanā un ikdienas gaitās. Galvenās atšķirības to, kā dzīvnieki pārsvarā uzturas iekštelpas, un, protams, no dzīvnieku kopējas puses ir vairāk darbs saistīts ar tīrišanu, sprustu tīrišanu, higiēnu un arī lai kaut kā izklaidēt tas dzīvniekus, citādi zāru piekarināšana vai baru tāvu citādu un kaut kādu mantiņu. Mēs pievēršam uzmanību dzīvnieku veselībām, lai viņi jūtas komfortabli, jānodrošina un jāseko līdz, lai nav tas dzīvnieku agresijas. Mums ir 2 tīgiri, Taiga, Matīte un Augusts tēviņš. Viņš iznāk no rīta, viņš zina savu režīmu, un tad sākas otrā maiņa, mums nāk ārā Taiga. Kāpēc tāds režīms? Jo Augusts ir ļoti aktīvs tēviņš, viņam tiešām ļoti patīk cilvēki, apmeklētājiem, viņam patīk izrādīties, parādīt sevi, viņš ļoti vēro cilvēkus, viņš ļoti vēro dzīvnieku kopējas, kuri strādā kopā ar viņu. Bet Taigai temperaments cits, tāpēc mēs viņai piedāvājam pastaigāties vakarā. Nagai nodaļas dzīvnieki, viņi nemaina savu dzīves vietu vasara un ziema, viņi atrodas savos aplūkos, tā kā darbiniekiem arī jāstrādā turpatās, kādi apstākļi ārā ir tādos jāstrādā. Ziema ir slapš, darbiniekiem jāvelk ziemas apģērbi, turklāt, lai iebraukt aplūkos ar ķerru, vajag tīrīt sniegu, lai būtu celiņš, pa kuru iebraukt. Ar kādām tehniskām nepilnībām saskaraties strādājot zoodārzā? Ne visur mums aploki ir aprīkoti ar automatiskam dzirnēm, kas darbojas arī ziemā. Un dažos aplaukus mums jānes katru dienu spainīšus ūdens, lai dzīvniekiem būtu vienmēr pieejams svaigs ūdens. Mīļākā daļa par jūsu darbu ikdienu? Piemēram, ļoti patīk, kad nāk klāt apmeklētāji un kaut ko uzjautā par dzīvniekiem, kad viņi interesēs, prasa, kā tiem dzīvnieki, ko viņi ēd, kādi viņi parādumi. Un man ļoti patīk, ka es varu kaut ko papildus pastāstīt. Būtiskākās izmaiņas kopjot roņu aplokus ziemā un vasarā? Pie roņiem tas varbūt arī neatšķirās. Vienīgais vajag pētīt, lai ūdens visu laiku cirkulētu un lai nebūtu baigi lieli mīnusi. Mums piedzimā 3. februārī rudens. Viņam ikdienā ļoti parastā guļ un ēd. Mama ļoti sarga viņu. Mēs cenšamies pirmās nedēļas īpaši nemaisīties. Mēs biežāk ejam viņu barot. Sižetu veidoja Dana Daniela Hričaņika, Beāta Roga, Viktorija Gaila, raidījums Kivī.